Sveicināti! Šodienas jautājums par to, kādus apaus tad protēzē drīkst lietot. Bieži tehniskie ortopēdi savā darbā sastopas ar to, ka pacients interesējas, vai viņš varēs lietot visus savus iepriekšējos apaus. Atbilde ir jā un nē. Tos noteikti vajadzēs izvērtēt, vai tie atbilst biomehāniski jūsu protēzē. Standarta gadījumā protēze un visas tās savstarpējās komponentes ir savienotas tā, lai protēze darbotos konkrētā pēdas slīpumā. Ja uzvelkot apaus šis slīpums mainās, piemēram, apava ar krietni augstāku papēdi vai novelkot apaus bez tiem, visa protēzes konstrukcija sagāzīsies līdzi. Vienā gadījumā pacientam protēze var šķist nestabila, proti ceļa locītava nekontrolēti salieksies, vai pārvietošanās var šķist grūta, radot sajūtu, it kā kāptu kalnā, vai nespētu pārnest svaru pāri protēzes pēdē. Tāpēc, mainoties sezonā, ja nepieciešams mainīt apaus, noteikti sazinies ar savu tehnisko ortopēdu, lai pārliecinātos par to piemērotību. Protēžu komponentu tirgū ir pieejami arī daži pēdu veidi, kuri pielāgojas līdzi apaus slīpumam. Ja vēlies par to vairāk uzzināt, sazinies ar savu tehnisko ortopēdu. Viņš tā noteikti par to vairāk pastāstīs.